Es domāju, tas jau ir tāds tests uz to, ka šī nauda tiks atņemta un jums pieliks vēl klāt. Visas problēmas tiek risināts uz iedzīvotāju rēķina. Cik gadus mums palika, lai aiziet līdz defaultam? Latvijas budžets – aizsardzības, attīstības vai valdības mazspējas budžets. Mēs esam būvējuši savu ikdienu uz to, ka mēs paļaujamies tikai uz šo naudu. Šī valdība katru gadu pierāda, ka tā ir neizmantoto iespēju valdība. Atnāk laiks, kad vajag tomēr kaut kādu solījumu pildīt. Es baidos, ka Arvils Ašrādens tomēr ieies vēsturē kā viens no sliktākajiem finanšu ministriem. Speciāli apstījos, kāds bija nosaukts šis budžets pagājušajā gadā. Pagājušajā gadā uz šī gada budžets, pieņemot to, tika nosaukts par drošības un ilgtspējas budžetu. Šodien šis budžets, kas tiek stādīts priekšā, tiek nosaukts par drošības un konkurētspējas celšanas budžetu. Es neredzu pirmkārt nekādu ilgtspēju. Tā ir fundamentāla problēma, ideoloģija, ka ilgtspēja tiek nosaukta ar to, ka mēs maksimāli iztērējam visas savas aizņemšanās iespējas, tad mēs ejam ar maksimālo deficītu budžetu. Ja mēs to nosaucam, ka mēs to darām drošības vārdā, tas ir viens jautājums, bet tas jau ir bijis ilgstoši. Jau 15 budžets ir sastādījusi jaunā vienotības vadībā, un viņos visos ir bijis budžeta deficīts. Mēs turpinām tērēt vairāk nekā pelnām. Ja es pareizi atceros, tad iepriekšējā gada budžets ieņēmumu daļa no izdevumu daļas atšķirās pa 1,7 miljārdi. Šogad viņi atšķirās jau pa 2 miljārdiem. Budžets tāds pats kā visi iepriekšējie šīs valdības budžeti ir stagnācijas, bezjēdzīgas stagnācijas budžets. Labi, šī budžetā ir dažas pozitīvas lietas, teiksim, tur atsevišķu nodokļu administrēšanas vienkāršošanā un tam līdzīgi, kas viss brīnišķīgi, bet kas nekādā veidā neatsver visus tos trūkumus, kas ir šim budžetam. Galvenais no kuriem ir tas, ka valdības izdevumi nav pārskatīti, nav pat mēģināts nekādā veidā ieekonomēt, samazināt valdības, atrast rezerves valsts aparāta un valsts izdevumu pusē, un visas problēmas tiek risināts uz iedzīvotāju rēķina, ceļot iedzīvotājiem nodokļus, izmaksas, vai samazinot pakalpojumus, vai atņemot nākotnes pensijas. Un līdz ar to viss šis summā veido vienkārši to situāciju, ka mēs ar katru gadu vienkārši kļūstam nabadzīgāki. Kā valsts, kā individi kļūstam nabadzīgāki, atpaliekam no kaimiņiem. Ar katru gadu vairāk. Tāds ir sausais atlikums. Ja reiz tā esam budžeta deficīti, ja uzņēmumā tu aizņemies, tad tu to dari visbiežāk palielināt ražošanas telpas, tādā veidā palielināt ražošanas saražoto un tādā veidā nopelnot vairāk. Nevienā no šīm aizņemšanās, ko šobrīd un arī vēsturiski mēs skatāmies, mēs neesam to darījuši, lai palielinātu ekonomiku. Ekonomika ir palielinājusies, diemžēl, nevis no, kā ir glābusi budžetu inflācija, nevis patiesībā mērķiecīga ekonomikas palielināšana. Vai tas nav nekad bijis, kad sasaucam 5000 uzņēmumu, kas 92% no budžeta sastāda Latvijā ar savu saražoto produkciju, un pat uzdod viņiem jautājumu, kas ir vajadzīgs jums, lai mēs dubultotu ekonomiku. Jo Valaņkungs nāca, dubultosim ekonomiku. Šis budžets nav pat nekādā sazobē ar šo ekonomikas ministrijas uzstādījumu. Dubultot ekonomiku ir tikai nosaukums konkurētspējas celšana. Tas ir praktiski apmierinam ļoti jau skaļi kliedzošu darba devēju un Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kameras vajadzības vai kliekšana, tad uzņēmēju kliekšanas vajadzību par darbspēku nodokļiem. Un tad tur iedaudam to konkurētspēju pašā nodoklī ar kompromisu,
bet atņemam turpat citā vietā, ka mēs vienkārši brutāli paceļam nodokļus. Parāds mums aug, budžeta palielināšanas tempi stipri apdzen mūsu ekonomikas pieaudzēšanas tempus, jā. Līdz ar to mēs terējam vairāk, jā, nekā pelnām. Es to vairāk uzskatu, ka tas ir vienkārši valsts aparāta vajadzība pēc maltītes izdzīvot, un tur nav necik pārskatīta diēta. Mēs turpinam uzblīst. Es domāju, valdības aparāts turpina uzblīst. Un ja mēs turpinam politiku, kur 40% no ekonomikas sastāda valsts iepirkumu vai ar valsts saistītu kapitāla sabiedrībām, ar valsts saistītiem tieši pasūtījumiem, tad tā nav veselīga ekonomika. Veselīga ekonomika ir tad, ja tā ir 20%, nevis 40%. Un tad jau pati ekonomika kļūst atkarīga no šī valsts aizņemšanās, no valsts tēriņa, un tas nedzen uz priekšu mūsu spējas eksportēt. Un tāpēc es šo budžetu nespēju uztvert nopietni, jo, ja tiek pārskatīti tēriņi, un mēs redzam, ka mums ir stipri jau sen laiks aiziet uz nulles pozīciju, budžetu no nulles sastādīt, pārskatīt visas savas vajadzības. Mēs ņemam no gada uz gadu to, kas ir, liekam tikai klāt un skatāmies, tad, kur mēs varam vēl palielināt nodokļu apmēru, lai šīs vēl vajadzības palielināt. Tā skaitā mums ir ministrijas skaits kāds. Tā skaitā kāds mums arī ir ierēģiņu skaits. Piemērs ļoti labs ir Klimata enerģētikas ministrija. Izveidoja Klimata enerģētikas ministriju. Pareiz doma, toreiz pasludināja to darīt uz bāzes, kad netiks palielināt izdevumi. Štata vienības no ekonomikas ministrijas un no varam. Saliekam kopā un neviens štata vienība nepalielināsies. Šodien mēs paskatāmies statistiku. Statistikai skaidri gaiši uzrādīts 51 ierēdnis. Tā kā bija solīts Klimata enerģētikas ministrijā. Bet ekonomikas ministrijā ir pat vairāk ierēģi, nesot to, kas samazina. Un varam tieši tas pats. Tad mēs uzblīdinām aparātu automātiski un pat tam nesakojam līdzi. Ja? Un šeit pateikt, kad mēs atradām 50 miljonus kancelejas precēs, tas ir, es pat to nesludinātu, necik tas ir tāda ņirgāšanās par izdevumu pozīcijas pārskatīšanu. Protams, ka budžetu apstiprina Saeima, bet Saeima apstiprina arī valdību. Saeima ir apstiprinājusi šo valdību, valdība ir pieņēmusi šo budžetu, nosūtījusi uz Saeimu un attiecīgi koalīcijas vairākums. Tiek sagaidīts, ka balsos par šo budžetu, un ja nenobalsos, tad šī valdība kritīs automātiski. Bet attiecīgi mēs varam prognozēt, ka nobalsos. Un tā saspēle šeit ir tik ārkārtīgi vienkārša. Parlaments ir izveidojis koalīciju. Koalīcija izveidojas valdību, valdība izveido šo budžetu. Teorētiski parlamentam ir iespēja noraidīt šo budžetu un šo valdību, bet nav nekādu, manuprāt, indikāciju, ka tas varētu notikt. Kā to kas saka, sadzīviskā veidā paskaidrot? Pieņemsim, ir ģimene. Ja? Ir ģimene, viņai ir savs budžets. Ja? Vienu gadu ģimene domā, ka viņai vajadzīgs 1, 2, 3, 5, ja, viņa aizņemas kaut ko. Viņa aizņemas priekš tam, lai izterētu. Labi, izterē. Paiet gads. Ja, nākošais gads ir vajadzības, ir gribēšana. Ja, tad nākošais gads mēs gribam mazliet vairāk. Ja? Mēs nenopelnām vairāk, bet gribam vairāk. Tad mēs aizņemamies vēl mazliet vairāk. Un tā mums jau, ja es pareizi atceros, labi, bija Covid, bija vēl kaut kādas lietas, bet es domāju, 3, 4, 5 gadus, jā, mēs jau tādā tempā dzīvojam. Vai tas ir normāli ģimene vai nē? Es domāju, ka noteikti nē. Es domāju, šeit trūkst saimniecisks skats uz to visu un pāriet pāri vajadzībām. Mēs redzam, ir Rail Baltica ir viens no fundamentāliem piemēriem par budžetu. Un cik mēs redzam, cik šis Rail Baltica stāsts var nodarīt ļaunumu šobrīd neinjekcējot kaut kādas pāris lietas, kas nav nosaktas no budžeta, vienkārši velkot laiku. Viņas var pēc gada, 2 būt 100 vai 200 miljonu automātisks, maksājums, kur būs jāatrod no budžeta šīs līdzekļi. Tad nesaimniecisks rīcība.
Kā to izmanto politiķi un kā tas izskatās? Arī tā, ir kaut kāds solīšanas laiks. Ja? Ir laiks līdz vēlēšanām, tad, kad politiķi sola. Viņi sasola. Jā, tas, kas, diemžēl, tas, kas skaistāk sasola, tas, kurš ir lielāks, kas saka, solītājs, droši vien, ka to arī ievēr. Mūsu ekonomika dzīvo no valsts pasūtījumiem, un aparāts uz to barojās. Mēs esam nonākuši jau 40%, mēs praktiski esam atkarībā. Mēs esam tiešā atkarībā un nevaram būt neatkarīgs bizness, kurš jau balso par to, lai saglabātu status quo, lai nebūtu šo tēriņu samazināšanu. Jo pie tādas atkarības visiem būs jāuzdod jautājums, kā es eksistēšu nākošajā dienā pēc šāda, budžeta samazināšanas, vai tas ir bīstami. Mēs novadīsim valsts jau tālākā sociālismā. Atnāk laiks, kad vajag tomēr kaut kādu solījumus pildīt. Pirmkārt, visus solījumus izpildīt nevar, tāpēc a priori, kad tikai sākās atskaites gads, pilnīgi skars pie pirmā budžeta apstiprināšanas naudas nepietiek nevienam, nekam. Ja? Tas sarunas par to, kam vairāk nepietiek, viņas ir pilnīgi bezjēdzīgas, bet viņas ar katru gadu palielinās un palielinās. Tāpēc, ka sola vairāk, un solījumus neizpilda vēl vairāk. Daļēji, kā mēs zinām. Ja? Kā tas notiek? Katram apsolītām kaut kā izdala pa kaut kādai daļai, lai pēc tam atskaitītos, mēs esam izpildījuši, bet atvainot ne līdz galam. Ja? Attiecīgi aizņemamies vēl vairāk. Ja? Cik ilgi tas var vilkties un ar ko tas var beigties, ja mēs atgriežamies pie ģimenes kaut kāda piemēra, tad tas kādreiz tas pārsprāgs un kādreiz, kas saka, parādus vajadzēs atdot un tomēr vajadzētu strādāt labāk. Ja? Tas arī ir viss. Es domāju, bet galvenais ir tās, ka ļoti daudzi pie tā ļoti labi jūtās. Ja? Algas tomēr kaut kā palielinās, tur aizņem, tā nauda tiek sadalīta, nekāda ekonomika īpaši viņiem netiek ieguldīta, ja? Tāda sociālistiska saimniekošana pieaug un pieaug, ja? Šodien man jocīgi dzirdēt kaut kādus tādus frāzes, ka neskatoties uz to, ko cilvēks dara, viņam jāsaņem līdzīgu algu, citādi tas nav godīgi. Saeima ir augstākais lēmēju orgāns un gala stacija un atbildīgi par visu. Saeima var visu, bet mēs liekam uzsvaru uz valdību, kuru ir izveidojusi šī saeima, lai izstrādāt budžetu, vadīt valsti un tā tālāk. Diemžēl tas notiek tā, kā tas notiek. Otra mūsu narkotika ir tieši Eiropas līdzekļi. Es esmu paskatījies vienkārši matemātiski, ja jūs paskatieties, kāda būtu mūsu ikdiena, ja mēs vienkārši izņemtu ārā Eiropas finansējumu. No visa. No nevalstiskām organizācijām, no ekonomikas, no biznesa injekcijām šīm visām. Kaut vai vienkārši primitīvu ceļiem. Ja mēs to izņemtu ārā, kas notiktu ar Latvijas labklājību, kas notiktu ar mūsu katra ikdienu. Es domāju, mūsu labklājība nokristos ļoti zemu, kas nozīmē, mēs neesam izmantojuši šo Eiropas naudu, lai uzlabotu mūsu uzņēmēju, neatkarības spēju būt muskuļainākiem un iet ārējos tirgos. Mēs viņu esam injekcējuši tikai tādā iekšējā eksistencē. Un neesam gudri izmantojuši. Jo patiesībā vajadzēja būt tā, ja mēs viņu būtu paņēmuši šo naudu un viņu noņemt nost, būtu spējīgāk uzņēmumi nekā pirms tam. Mums ir otrādāk. Mēs viņu esam pļakarējuši. Pirmkārt, mēs nemākulīgi neesam paņēmuši. Viņi stāv kontos. Pirmkārt, pilns ar naudu, kur mēs nespējam administrēt pareizi. Dodam projektiem, kas ir tādi vieglāk administrējami, nevis kas ir riskantāk un ar to varbūt varētu rasties jauni produkti. Mēs ejam pētījumos vai zinātni balstām vienkārši, kur iznākums no tā nav svarīgs biznesam. Un mēs notralinam to naudu. Un tas, kaut vai tāds piemērs, ko es tikko izlasīju pagājušajā nedēļā paziņojumu, kad mūsu kohēzijas fondi vairs nepienāksies ceļu būvē un ceļu restaurācijai. Mēs esam nonākuši tajā līmenī, kur Eiropa pateica, jums pietiek, ir citiem, jums vairs nebūs. Mēs esam pieraduši, mēs esam būvējuši savu ikdienu uz to, ka mēs paļaujamies tikai uz šo naudu. Ja to naudu noņem ceļiem nost,
Mums nebūs risinājumi. Es domāju, tas paziņojums, kas nāca no satiksmes ministrijas, ka mēs pilksim, mērīsim jūs nobrauktos kilometrus gadā, cik katrs maksās nodokli par to nobrauktiem kilometriem. Es domāju, tas jau ir tāds tests uz to, ka šī nauda tiks atņemta un jums pieliks vēl klāt uz braucēju, uz katru lietotāju. Kompensēt šo lietotāju ar tiem nodokļiem, kas jau ir izsmelti dotajā mirklī uz transporta sektoru, tas būs traģiski. Jo mēs esam auto asociācijā taisījuši pētījumu. Mūsu nodoklis uz vienu autobraucēju pret IKP, ko transporta sektors ienes no IKP, ir viens no augstākajiem Eiropā. Jā, Dānijā ir augstāk pēc summas, bet pret IKP, ko viens katrs cilvēks braucējs, autobraucējs ienes, ir viens no augstākajiem. Vienlīdzīgs kā Somijā un tāpat kā Dānijā un arī Vācija pat zemāk. Ko tas nozīmē? Mēs esam apkrāmējuši savu transporta sektoru jau tā tik augstu. Un mēs tagad vēl gribēsim, mēs vienkārši konkurētspēju zaudēsim. Tas, kas strādā labāk, viņš nopelna vairāk. Tas, kurš strādā sliktāk, tas nopelna mazāk. Jā, bet šodien, diemžēl, tā situācija izskatās, ka tas nav godīgi. Ja? Ka godīgi ir visiem saņemt vienādi. Ko tas nozīmē rezultātā? Rezultātā tas nozīmē, ka ne tam cilvēkam, kurš labi strādā, ir stimuls strādāt labi. Ne tam cilvēkam, kurš slikti strādā, ir arī kāds iemesls. Ja? Tāpēc, ka tas nav godīgi. Ja? Cik tālu tas var ilgties un cik tālu tas var dotikt, redzēsim. Ja? Redzēsim. Kā tu domā, vai Latvija varētu nonākt defaultā, kad valsts vairs nevar pildīt savas saistības? Protams. Nē, skatāmies uz tempiem. Jā, mēs aizdījāmies 1,7 miljārdu pagājušajā gadā. Uz šo gadu, uz nākošo gadu vajadzēs 2 miljārdus aizņemties. Jā. Tad tas, cik tur ir puse no IKP, droši vien jau ir tā robeža, jā, pie kuras, kas saka, mēs tojamies defaultām. Jā. Tur jāskatā arī, cik mums jāatdod. Jo lielāks ir parāds, jo mazāks ir ekonomiskā attīstība, jo sliktāks tev ir aizņemšanas reitings. Jo sliktāks tev ir reitings, jo vairāk tev jāmaksā procenti. Ja? Es ciparus neatceros, citādi mēs varētu vienkārši saskaitīt, cik gadus mums palika, ja? Lai aiziet līdz defaultam. Ja? Tas nav tik sarežģīti un, diemžēl, tas nav tik tālu.